Labdien, mani mīļie! Tagad kādu laiku atkal es jūs izklaidēšu Olga Zeltiņa ēterā. Paldies jums visiem par to, ka jūs komentējat, par to, ka jūs uzdodat jautājumu, par to, ka jūs draugos man rakstat personīgi, un šobrīd jau man sakrājas ļoti daudz, ko jums rādīt un ko jums stāstīt. Sākumā es pazīmēšu, pēc tam es praktiski to visu parādīšu, un šodienas tēma būs trapecveidīgie nagi, respektīvi nags, kas aug uz augšu. Tātad, nags, kas aug uz augšu, viņš praktiski izskatās šādā veidā. Tūlīt es viņu ātri uzzīmēšu. Lūk, šāds skaistulis, viņš varētu te augt uz augšu un ir šāds. Lūk. Tātad, viņu var modelēt divējādi, vai nu uz tipšiem, vai nu uz formām. Modelējot abos veidos, pirmais, ko mēs daram, mēs novīlējam nagu pēc iespējas nost, visu lieko nost. Un tagad, meitenes un zēni, uzmanību. Punkts A. Šādu nagu mēs varam modelēt arī uz formas, arī uz tipšiem. Tādā veidā tipsi mēs līmēsim ar domu uz leju. Rekur, šeit viņš ir mūsu tipsītis, skaistulītis, šādi uz leju. Un tad rodās jautājums. Te šajā vietā paliek caurums, tieši tā, tur viņš arī paliek. Un šo caurumu mēs varam aizpildīt ar akrilu. Vai nu ar gelu, bet tad pie nožāvēšanas turēsim uz augšu. Tad pirmais, ko mēs daram, aizpildam šo caurumiņu, noīsinam nadziņu, apvīlējam maliņas, un otrais, ko mēs daram, mēs šo formiņu, ir tipsīti, pārklājam ar želeju. Un tādā veidā stress punkts ir šeit, kurš ir ļoti stiprināts. Te jau mums ir tā kā plānāk. Šāds izskatīsies nags. Otrs variants, nags mums paliek tas pats uz augšu. Mēs viņu novīlējam pilnīgi īsu, cik mēs varam, un mēs liekam formu. Ja mēs liekam formu, tad mēs viņu liekam pēc iespējas taisnāk. Pēc iespējas taisnāk, tā salīmējam formu, šeit viņa mums ir skaistula. Lūk, un atkal modelējam nagu pēc visām prasībām. Lūk. Ir skaidrs. Un trešais variants, ja mēs atkal mums ir trapecveida nags, atkal mēs liekam formu, bet šim nadziņam, atceraties, mēs viņu modelēsim jau ovālu vai tā kā spicāku, mandeļveidīgu. Šeit man bija jautājums, un es tieši jums solīju atbildēt uz šo jautājumu, ko darīt, ja nagu grib īsu, ovālu, sānu malas novīlē nevar, un izskatās nagi, kad ceļās uz augšu. Es jau par to drusku runāju, bet šoreiz es atkal jums pastāstu, kā mēs to daram. Rekur ir šī līnija, kura runā par to, kad pirksta taisna līnija, kur iet paralēli pirkstam, un šeit ir šīs moments, ka tad, kad mēs liekam formu, mums jau nav svarīgi, lai viņš šeit būtu paralēli, jo mēs taisam ovālu vai mandeli. Tāpēc formiņu mums vajag, vadoties pēc šīs līnijas, kur viņa mums ir, mums vajag formiņu nolaist. Ja būs šitāds garums, tad formiņu jānolais līdz šejienai. Un tad modelējot, mēs modelējam šo mūsu nadziņu, un šeit, mīļie, mums paliek šī taisnā līnija un šitā krustošanās. Un tas ir svarīgi.
Pretējā gadījumā, ja mums forma būtu nolikta taisni, nevis ar tādu domu uz leju, ja? Tad būtu šīs variants, kad mēs pievīlētu uz augšu, vai šī tik uz augšu, un būtu vēl trakāk. Es nezinu, vai es skaidri paskaidroju, katrā gadījumā es ļoti centos. Tātad, pirmais variants tipsis, otrais variants forma. Es jums parādīšu praktiski, kā tas notiek, un pirms es jums rādīšu praktiski, es vēlreiz jums pastāstīšu, kā pareizi liek formu. Tātad, šeit mums ir naks. Piemēram, brīvā mala, ja peponīhīs ir šeit, šī tik liels viņš ir. Lūk. Tātad, lai pareizi modelētu formu, uzliktu formu, mums šo formu ir jāuzliek 3 punktos, tā kā jāuzvelk uz naga 3 punktos. Punkts A, punkts B un punkts C. Rekur. Šie 3 punkti, kur formai ir jāatbalstās, ir jābūt saskarei, tā kā uzvilktai. Tādā veidā viņa nekustēsies un nekas ar viņu nenotiks. Kā dabūt šo formu? Šo formu var dabūt, ja šeit šīs vietiņas ir te, bet, piemēram, pēc zīmēm mēs redzam, ka mums pietrukt šī augstuma, jeb formas dziļuma. Tāpēc šo vietu, lai būtu 3. punkts, mēs piegriežam, un tad mūsu formiņa izskatās šādi. Un šādā veidā mēs viņu varam dabūt virsū. Ja nadziņš mūsu ir plakanāks, tad mēs negriežam uz sāniem, mēs negriežam platāku. Ja mūsu nadziņš ir izteiktāks C izliekums, tāds ļoti izteikts, tad tas nozīmē, ka mums vēl šīs pasākums ir jādara uz sāniem. Lūk, šis ir pamatprincips modelēšanai uz formām. Ja jūs neievērosiet šo principu, tad arī nagiem tas gala rezultāts nebūs tāds, kā jūs to vēlaties. Nākošais, ko es šodien gribētu atbildēt, un tas varētu būt Lienai. Liena, paldies, tu man atsūtīji bildītes draugos. Un tur bija tāds momentiņš, īsi nadziņi, īsi modelēti nadziņi. Es tā mēģināšu tagad arī kā sazīmēt, tad uz maziņus īsus nadziņus. Viņi varbūt nebija tik īsi, kā man šeit izskatās, bet lūk, apmēram bija tā. Un viņi bija ar spīdīgu franci, respektīvi ar gliterīšiem. Un viņi izskatījās šādi ar gliterīšiem. Tātad, kas šeit ir svarīgi pie šīs nagu modelēšanas, jeb vispār pie īso nagu modelēšanas? Ir ļoti svarīgi izvilkt viņu pa diagonāli. Parasti, kad es pasniedzu nagu dizainu, es jums visiem, kuri ir bijuši tie jau redz un zina, es uzzīmēju 2 vienādus, teiksim, taisnus sturus, kurus nosauksim pa tipšiem, un uzzīmēsim franci. Vienā brīdī mēs viņu uzzīmējam šādu, otrā brīdī mēs viņu uzzīmējam šādu ļoti izteiktu. Un jūs redzat pat uz jūsu ekrāna, kā šīs nags izskatās šaurāks un garāks. Šīs nadziņš izskatās tā kā zemāks un platāks uz sāniem. No šī momenta mēs vienmēr, veidojot dizainu, cenšamies viņu veidot lielā diagonālē vai vertikālē un cenšamies izvairīties no horizontāla dizaina. Tāpēc, kas būtu šeit ļoti labi? Pirmām kārtām būtu ļoti labi mazāku francīti, kurš varbūt sākās šeit un aiziet tā kā uz turieni. Lūk, vizuāli izvelk šo nadziņu. Nākošais variants, viņš varēja būt
Francītis ar izteiktām maliņām, vēl izteiktākām, bet pats daudz īsāks, lai tādā veidā izvelk nadziņu. Nākošais variants, viņš varēja būt tāds, kāds viņš jums uztaisīts, tur, ar neizteiktu maliņu, ļoti brīnišķīgi un skaisti. Bet tad mēs ņemam palīgā krāsu, un ko mēs daram ar krāsu? Mēs ar krāsu jau veidojam šo dizainiņu, kurš mums palīdzēs izvilkt šo nadziņu un pievērst skatu šim punktam, tā kā iznākt uz priekšu, un tādā veidā viņš atkal izvelk šo nagu. Un šajā gadījumā ir vienalga, kas tas būs pa dizainu. Vai tās būs vienkārši kaut kādas tur mīvējīgas strīpiņas ar kaut kādiem akmentiņiem, vai tās būs vienkārši kaut kādi tur, punktiņi no mazāka uz lielāku. Ir svarīgi tikai tas, kad ja vienā sānā ir kaut kas ļoti līdzīgs vertikālam dizainam vai ļoti izteiktai diagonālē, tādā gadījumā šie nadziņi vienmēr izskatīsies ļoti labi. Tā, zīmējums mans ekrānā ietilpa, tas ir ļoti labi, un tagad es pasaukšu savu modelīti, kurai, diemžēl, nebūs ļoti izteikts naks, tā kā uz augšu es nedabūju modelīti ar tādu nadziņu, bet es jums parādīšu to principu, un tāpēc varbūt, ka viņš viņai nav izteikti uz augšu, jā, tas nadziņš izskatīsies tā kā skatās uz leju, bet es domāju, jūs tik un tā sapratīsiet, ko es jums gribēju parādīt. Tātad, nākošais, es parādīšu, kā līmēt tipšus un kā iztaist ciet. Tad es pielikšu formu, un uz formas es jums parādīšu vēl vienu naga modelēšanu, ātro naga modelēšanu uz formām, tādu salona naga modelēšanu. Tātad mana modelīte ir klāt, dabīgais nags jau ir sagatavots, to es rādīju pirmā raidījumā, ko jūs varat apskatīt šeit. Spiediet uz manu roku, paspiediet manu roku, un jūs aiziesiet uz to raidījumu, kur jūs varēsiet paskatīties, kā var viegli, ātri un vienkārši sagatavot dabīgo nagu. Bet pārējiem es tad atgādinu. Dezinfekcija, kutikulas noņēmējs, atkal attaukotais, saķeres kārta, un mēs varam turpināt strādāt. Tātad pirmais, tas ir tipsis, kuru var izmantot šiem nagiem, kuri ir trapecveidīgi. Es jums parādīšu savus modelītes nagu. Viņš nav trapecveidīgs, kā jau es jums te sūdzējos, ka es nedabūju tādu modelīti. Bet šim nagam iedomājamies, ka viņš aug uz augšu, tipsīti viņam būtu jālīmē šādā veidā. Lūk, un es jums tūlīt parādīšu, kā tas notiek un kā tas izskatītos dzīvē. Tātad es ņemu šajā gadījumā līmīti tikai, un es viņu neliešu iekšā, lai viņi man neaiztaisa lielāko daļu no dabīgā naga, bet tieši virsū, un šādā veidā es pielīmēju tipsi. Viņš tieši tā arī pielips, un tāds viņš man arī paliks. Lūk, nākošais solis būtu visu šo vietu aizpildīt ar želeju vai ar akrilu. Akrils šajā gadījumā būtu pat ideālāks variants. Viņš dos saķeri gan ar tipsi, gan ar želeju, bet želeja arī varētu būt kā izēja. Pilnīgi visu piepildu un polimerizēšu lampā. Un modelīte nadziņu pacelt tā kā drusku uz augšu, lai tur pilnīgi viss varētu polimerizēties.
Tad, kad viss ir nopolimerizējies, es ņemu garumiņu, tādu, kādu es izvēlos. Šeit mēs varam taisīt īsi nadziņu. Un lūk, tā. Nākošais mans solis, es varu šeit noņemt lipīgo slānīti. Un pievīlēt. Ļoti ātri pievīlējam. Redziet, ja mēs skatāmies no sāniņa, nadziņš iet tā kā uz augšu, viņš uz leju. Ja viņš būtu trapēcveidīgs, viņam nebūtu šī maliņa uz leju, bet ja jūs taisītu ovālu un taisītu ovālu nagus vai madeļveidīgos nagus uz formām, lūk, šī ir tas moments, ka te ir taisni un te šī kutikulas līnija saiet ar šo līniju, ja jums formas ir uzliktas pareizi. Es ļoti ticu, ka jūs redzat to šeit no sāniņa. Ja? Lūk, šeit ir tas, kas mums ir palicis, ko mēs aiztaisam ciet. No tipša mēs noņēmam spīdumu. Kā jau tas ir pie nagu modelēšanas. Ja mēs gribam, mēs varam ņemt kamuflējošo želeju. Ja mēs nevēlamies, mēs varam ar caurspīdīgo želeju visu aiztaisīt ciet. Jā, es taču tā. Jā. Tātad taisam ļoti plānā kārtā. Parādīšu jums mazu francīti. Tā. Ļoti plānā kārtiņā. Un drusku jau pieceļam varbūt pat stresa zoniņu šeit. Griežam nadziņu otrādi pagaidām, kamēr viņš paliek skaustiņš, tā lūdzu modelīt rociņu. Neizlaust jums rociņu, ziniet. Tā, un liekam lampā. Liekam lampiņu. Es paņemšu tādu ļoti tumšu kamuflāžas želeju, ar kuru šodien es arī strādāšu. Tumšā kamuflāžas želē ir ļoti labi tiem, kuriem ir tādi apaļi, plati nagi, jo tumšais padara nadziņu tādu savāktu. Tādu drusku savāktāku. Tā, man tomēr sagribējās drusku pievīlēt sānu maliņus, es jums aizmirstu par to pateikt. Jo tad, kad tipsis ir uzlikts un ir pārklāts, parādās šie sānu vietiņas, kuras mums jau tagad vajadzētu pievērst viņām uzmanību, un tagad viņas paņemt nost vienā pusītē un otrā pusītē. Lūk, jo šīs ir tās vietiņas, kuras mums pavisam nav vajadzīgas. Tā, un slaukam nost. Tagad mums ar sānu maliņām viss kārtībā, un tieši šajā brīdī mēs tagad liekam kamuflējošo želeju. Pie kutikulas mēs liekam ļoti plāniņi, un pēc tam jau biezāk, tieši smaida līnijā. Un šeit mēs to smaida līniju veidojam tā kā otrādi. Un pagaidam druscītiņ, kamēr želeņa izlīdzinās pati.
mums tā sanāk tāda ļoti forša kamuflāžiņa. Želeņi pašlaik sēžas, un ja, piemēram, mums vajag kādu momentiņu dabūt nost, mēs varam notīrīt no šīs pusītes. Lūk, ļoti skaisti un liekam lampiņā. Tā, turpinam rociņu šurpu, rociņi ir izžūs, un tagad mēs uzliksim šo želeņu. To visu var darīt. Lūk, mēs viņu pieliekam klāt. Starp citu, mēs varam, kas ir ļoti labi šīm želējām, mēs viņām varam noņemt šajā brīdī lipīgo slāni, lai, piemēram, nekas nekur nestaigā un nekas nekur nenotiek, un mums nevajadzēs viņu speciāli piebafot pēc tam, lai uzliktu pa virsu nākamo želējas kārtiņu, kas atkal padara to visu ļoti superīgu, ka nav visu laiku jāliek kaut kas. Šo želēņu mēs liekam ļoti plāni, plānā kārtiņā, bet viņa ir diezgan piesātināta un taisa pilnīgi tādu kārtīgu francīti. Vienīgais viņa nav tik balta, tik jau izteikti balta, kā tā želeņa, ar kuru es strādāju iepriekšējā raidījumā. Te mēs viņu uzliekam un ar otiņu iztīram. Un viņa nekur neticēs, ar viņu nekas nenotiek. Atceramies, ka paturam arī šādi. Tā kā otrādi. Un liekam lampā. 30 sekundi. Tā, laiciņš ir pagājis, mēs ņemam rociņu ārā. Šim video aprakstā būs arī links, kur jūs varat uziet un paskatīties ar kādiem produktiem es strādāju šodien. Lūk, šādi izskatās nadziņš, un šajā brīdī es tikai viņu pārklāju ar plāno želējas kārtiņu. Balto gēliņu mēs turējam 1 minūtīti, meloju 30 sekundītes šajā lampiņā. Lūk, un es te piemodelēju nadziņu. Tagad jūs viņu tūlīt redzēsiet. Pagaidu, kamēr želeņi nosēžās. Un tad drusītim pagriežu rociņu, tā kā man vajag. Un es liekam nadziņu lampā uz 1 minūtīti. Un nadziņš ir pilnībā modelēts, noņemam lipīgo slānīti un viss ir kārtībā. Nākošais, mēs to pašu daram uz formām. Un darot to uz formām, mums vajag perfekti, otru rociņu lūdzu, mums vajag perfekti pielikt formiņu. Lai formiņa būtu taisna, bet kā es jums teicu, man nav šis nadziņš, kas aug uz augšu. Viņš man ir ļoti skaists un aug uz brīnišķīgi aug, tāpēc es vienkārši pielikšu formu un parādīšu naga modelēšanas vienu vienkārši francīti jau ar citu želēņu, citu balto želēņu. Tātad 1 sekundīti. Tātad te mums ir otrs nadziņš, ja, kā es jums teicu, viņš nav uz augšu, bet mēs iedomāsimies, ka viņš tāds ir. Un šīs nadziņš, kur viņš tieši ir pēc tās formiņas, kura ir jau tāda viena pusīte ir augša, ja? Nu, ja mēs to saucam par ausu lipiņam, tad šeit viena lipiņa beidzās šeit, šeit viņa beidzās šeit, ja? Un lai uzliktu formu, mums viņu kārtīgi ir jāiesgriež. Ja? Es paņemšu formiņu, un kā jūs redzat, es strādāšu ar caurspīdīgo formu. Lūk, bet pirms es to daru, es tad izdarīju visu, uzliku arī saķeres kārtu, un tagad es nadziņu vienkārši pārklāšu ar caurspīdīgo želeņu. Plānā kārtā
jo mēs strādāsim ar kamuflāžu. Ar to pašu tumšo kamuflāžu, kuru es jums rādīju, bet šajā brīdī es pārklāju ļoti plānā kārtiņā un lieku lampiņā uz 30 sekundiņām. Tagad es paņemšu nadziņu un noņemšu lipīgo slānīti nost. Palikšu formiņu apakšā. Nagiem, kuri aug uz leju, formiņu jāpieliek pilnīgi taisni. Ar domu, ka viņi pat ir drusku uz augšu, nevis uz leju. Paskatāmies no sāna. Tas izskatās šādi. Un aiztaisim formiņu ciet. Ar domu, ka tā formiņa viņa pat drusku skatās uz augšu. Nu, lūk tā. Tā izskatās man šīs nadziņš. Lūk tā. Un tagad es ņemšu kamuflējošo želeju un pārklāšu nadziņu ciet. Salūkiet man lūdzu pirkstiņu uzlēt. Tā, pie kutikulas zoniņas ļoti maz. Visu akcentiņu mēs taisam uz smaida līniju. Tur, kur mums būs smaidiņš. Es gribu jums arī parādīt kamerā, kad no apakšas šai formiņai arī ir tā, kad viņi ir pilnīgi pieguļ pie nadziņas šeit. Lūk, tagad tā tas izskatās. Un smaida līnijā es uztaisīju atkal tā kā paceltu smaidiņu drusku uz augšu. Pilnīgi pa naga formiņu. Un drusku pagaidīšu, kamēr želeja izlīdzinās. Drusku pagriezīšu nadziņu tā. Leju, lai no sāniem nost. Formiņai man drusku pietrūkst pašas formas, lai kārtīgi viņu aplikt ar pirkstu. Tā. Jā, un liekam lampiņā uz 1 minūtīti. Tā. Ciet. Un kā pēdējais solis mēs izmantosim Sculpture White želeju. Tā ir želeja, ar ko mēs modelēsim brīvo malu. Tagad želeņa mums atrodas, kamuflējošā želeņa atrodas lampā. Tad, kad kaut kur beidzās pusstundiņa, meitenes pusminūtīte, mēs izvākam ārā. Un drusītiņ saspiežam šo nadziņu. Tā kā mēs viņu saspiežam. Ļoti labi. Un tagad, ņemot balto želeju, tā ir celtniecības želeja, ar ko modelē brīvo malu nagam, mēs modelējam nadziņu. Sākam no vienas pusītes uz otru. Šeit ir tāda diezgan superīga želejas konsistence, ar kuru mēs modelējam nadziņus.
Tāda ļoti līdzīga kā Nivejas krems bija agrākos laikos. Tā. Izliekam uzreiz visu, kas mums ir vajadzīgs. Uztaisim sandaliņu. Šeit pieliksim klāt pusīti. Atkal griežam rūci. Sākumā taisni uz leju. Drusku piepiceļam. Un tādā veidā mēs uzmodelējam naga brīvo maliņu. Un pēdējais. Liekam lampiņā. Viss. Noturam lampā minūtīti, pusotru. Tātad ņemam rūciņu no lampiņas ārā. Formiņu nost. Un sāksim pievielēšanu. No priekšas. No sāniem. Jūs atceraties, tad mūsu doma, kad mēs modelējam nagus uz nadziņam, kas aug uz leju. Lūk, šis mums īsti tāds nebija, bet es vismaz jums mēģināju parādīt, kā pareizi likt formu un kā pareizi viņu pievielēt. Tātad šajā brīdī mēs pārbaudam sānu maliņas, naga biezumiņu. Lūk, un tagad, kā pēdējais punkts, mēs ar caurspīdīgo želeju pārklājam visu nadziņu. Pat cik šis nadziņš nosacīti bija uz leju tendēts, tāpēc šeit, dēļ formas uzlikšanas, mūsu nadziņš jau ir diezgan stiprināts stresa punktā. Tāpēc šeit mums viņu īpaši stiprināt vairs nevajag. Ļoti minimāli. Šeit es ļoti ātri izbīdu želeņu. Negribas ilgi gaidīt. Smuki. Nu, lūk, drusku apgriežam nadziņu uz leju. Īkšķīšus parasti neizvēlās modelēšanas demonstrēšanā. Un mani tas nebija bet tas, ka tas ir īkšķīts. Ļoti skaists. Tātad pārbaudām vēl stresa punktiņu. Viņš ir pietiekami skaists.
Tajā brīdī, kad drusku tā kā ir pa daudz, viņš ir piecelts, mēs liekam lampiņā un uz minūtīti. Minūtīti pusotru var, un tad viņš ir perfekti nožuvis, perfektu spīdumiņu. Tūlīt es jums to arī nodemonstrēšu. Un tagad ņemam rociņu ārā, rekur. Viņa mums ir nožuvusi, jeb polimerizējusies, un tagad mēs noņemam lipīgo slānīti nost. Tā, un lūk, šādi divi skaistuļi mums ir. Viens ir iepaļāks, otrs ir taisnāks. Un rezumē ir sekojoša. Ja mēs modelējam uz trapecveidīgiem nagiem, tipsi līmējam uz leju, formu liekam taisni, modelējam pa virsu, Lūk, divas želeņas, divi baltie galiņi, jūs jau redzat, kā viņi izskatās salīdzinājumā viens ar otru. Un principā viss mūsu darbiņš ir pabeigts, mēs liekam kutikulu sēļiņu, iemasējam un atvedamies no mūsu modelītes. Paldies! Tātad, mani mīļie, es kā vienmēr gaidu jūsu jautājumus, gaidu jūs ciemos, un tagad pienāca laiks jaunam konkursiņam. Šo brīnišķīgo nagu kopšanas līdzekli, kas ir diezgan populārs un saucās programma 10, kas ir domāts vājiem, plāniem nadziņiem, tādi izteiktai stiprināšanai, varēs laimēt viens no jums, kas pareizi atbildēs uz jautājumu. Un jautājums būs sekojošais. Ar kādu caurspīdīgo želē es strādāju šodien šajā raidījumā? Un pienāca brīdis, kad mēs uzzināsim, kas saņēma dāvanā šo kutikulas irdinātāju. Un tā ir Anda Lazdiņa. Apsveic tevi! Tātad, mīļie, lūdzu, ja jums tiešām patīk šīs raidījums, tad lūdzu komentējiet, iesakiet citiem un abonējiet manu kanālu. Paldies jums visiem! Es ļoti ticu, ka šīs raidījums jums bija noderīgs un ka jūs uzzinājāt kaut ko jaunu vai atcerēties kaut ko jaunu. Paldies jums visiem! Dabīgā naga sagatavošana darbam uz tipšiem. Es zinu, ka jūs to visi ļoti labi zināt, bet es ievēroju. Un tad, kad jūs laikojat tipsīši, jūs darat sekojuši. Jūs paņemat izmeriņu. Savos rociņā nav svarīgi, cik daudz. Vienkārši turam čupiņā. Pagājušo raidījumu mēs beidzam ar tipšu pielīmēšanu, tad šodien mums plānā ir tipšu pievīlēšana. Drusku parādīšu, kā dara daudzi. Pabeigsim mūsu nadziņu, kā jūs atceraties, viņš ir pievīlēts un gatavs gēla pārklāšanai. Tātad būs gēla pārklāšana, pievīlēšana tā, lai nekad nesavainotu savu klientiņu, un pārklāšana ar krāsaino gēlu, lai nagi turpina izskatīties smalki un skaisti.